Dzīve jāņem smejoties. Ar šādu pārliecību Rucavas novada Dunikā dzīvo Imants Ziemelis, kurš savos 83 gados saglabājis optimismu, mūžu garu un darboties prieku. Bērnībā viņš sapņojis kļūt par šoferi, arī par karavīru, taču nekad nevarējis iedomāties, ka dzīves lielāko daļu strādās par kinomehāniķi un nejaušības pēc sāks nodarboties ar gladiolu šķirņu kolekcionēšanu. Ziemeļu mājas atrodas augstākajā vietā līdzās Dunikas purvam, un, kā smej Imants, tad pēdējā māja pirms ārzemēm, jo tepat rokas stiepienā atrodas Lietuva. Vispārībā izpētīts, ka mūsu dzimta kaut kas gandrīz 300 gadu dzīvo. Kaut kas, es tā parēķināju, ka 285 gadi tā būtu. Cik paaudzēs tas jau ir? Nezinu. un no sākuma ziemeļi šinī mājā dzīvojuši tie pirmie ziemeļi, un te otrie laikam te palicis pa knapi, un kad zemes uzbūvēt, tur ir, kā saka, te otrie ziemeļi. Un tik es atminos, kā teica, ja es tā parēķinu vispār, ka tā padomā, cik liels darbs ir vajadzējis, ka tik milzum daudz grāvis sarakti bija tos laukos, lai viņus nomelorētu. Tas nav viegls darbs un ātrs. Un tur tā kilometriem tie grāvī bijuši. Un tas ir 50 hektāru platībā bijusi, vai ne, no sākuma tas zeme. Tad, tas ir man vēl, tas ir cara laika 905. Gada zemes kartes. Un tur bija parādīts, vai ne, kas tas ir apstrādājamā lauksaimniecības zeme. Vēl ir diezgan pamaz tur, kas iekoptā zeme, kā pļavas, ganības, kā teica. bija šķukslieni un, kā saka, kuiti. Bet tā te pamazām laika gaitā es atminos, vai ne, ka tēvs, tāds vecmās puišēls bija, kad akmeņus spridzināja, mūs tur pulmā nelaida nemaz, ka neuzkrīt kāds akmenis uz galvu. Un tā turpināja iekopt tas drosbi. Ko viņš darīja tiem akmeņiem? Sakrāv čupā, nebija ko likt. Un daļu, vai ne, arī tā kā bija paredzēta jauna māja būvēt, mūsu māja bija ļoti veca, tad kā materiāls jau turpmākai būvniecībai tas bija domāts. Un viss tā jau, kā saka, tēvs jau gādāja, un viss jau tā pamazām mērķtiecīgi pirms jaunas mājas būves. Viss materiāli jau bija sagādāti gandrīz, bet tas karu laikā viss sadega, viss aizgāja bojā. Redz, šitā ir tā vieta, ko man kādreiz Dunikas, tā, kā saka, vectēva māja bijusi. Es kādreiz smējos, kā saka, es uztaisīšu, kā saka, akmeņu. Redz, un šeit ir Liepāja pāri. Te var redzēt Liepājas uguņu. Tā pirmā darba vieta ir Aizputē, kinomehāniķi. Jā, tā ir pirmā. Kā jūs tikāt par to kinomehāniķi, kur mācījāties? Rīgā kinomehāniķa skolā aizgāju. Un tas 50. gadā, jā, 50. gada rudenī, un tad 51. gada augustā es sāku Aizputē strādāt. Aizputē no sākuma, vai ne, uz ceļojošo kino. Tā bija, kā saka, tur rokaži, tur tāds bolševiks kolhoz bija. Tad Cildi, Vanga, Kazdanga, tādi Kalveni, Krusāti, tur, ko tagad, vai ne, teiksim, tās Liepājas, ne, Rīgas, tās zooloģiskā darbs filiāli, tur bija skola Krusātē, tāda maziņa skola, tur tāda zāle, tur rāda. Tāda boja skola bija, tā arī tagad vairs nav boja skola, un tā boja
mežniecība. Un tad, kā saka, tas 12 dienas bija tāds aplis, un tas sāka otrreiz, 2 reizes mēnesī apbrauc to apli. Tad no 26. līdz 1. bija brīvs dienas. Tā jauks laiks bija, kā saka, katru vakaru gandrīz ballītes bija. Kino? Jā, tā jau laukos jau nekas nebija. Tad kino, tad bija patafons. Patafons. Un jaunieši sanāk daudz. Un gribu, kā saka, jauni gribu uzdansot. Tad spēlēja pēc tam balli. Un bija jau tā arī, ka tik ilgi nospēlēja līdz rītam, kad brigadieris atnāca vai ne, un uz darbu jau dzene savus cilvēkus no balles. Kādas filmas toreiz rādīja? Kas tās bija? Filmas? Tad bija Tarzāns, man bija arī toreiz jau. Tarzāns, tad bija Teiksme par Sibirijas zemi, ko es atminos, tāda bija tad. Tad bija Lēnais divplāksnis, tas pa kara laika filmu. Tad bija, 2 reizes mēnesī tas filmas mainījās. Bija tāds arī diezgan tādas interesantas, bet tā vēlāk sāka nākt trofeja filma, bet galvenokārt, ka trofeja filma rādīšanas laiks bija tā, ka es aizpēc kinoteātri izstādēt. Un tā bija indiešu filmas un eģiptiešu filmas, un tās ļoti labi apmeklētas bija. Un tad Tarzāna atminot, ka tur Misiņkalnā tur puišeļi vai ne jau pa zariem sāka lēkāt. Es atminos zvejnieka dēlu, es rādīju Kazdangā. Tad bija, kā jau tāds lauka, tas brigadieru somas kādreiz bija tādi. Tad tos 2 rubuļi laikam bija par tā biļeti. Un tad es štapēju, piebakāju, tā nauda krīt ārā, tad tas somas pilna, tā soma nauda. Visi gribēja redzēt to kino. Jā, jau tādas filmas, vai ne, teiksim, ka Tarzāni, ja zvejnieka dēls, un tas jau bija populārs jau kādreiz, un tas bija. Visvairāk jau bija Kazdanga, tur tehnikums bija, un tie tehnikumieši jau tā galvenā lielākā publikas daļa. Bet tas ceļojošais kino, tas nozīmē, tur tas aparāts, tas filmu rādīšanas jau tur bija katrā vietā uz vietas, Nē. Tas bija jāņem līdzi. Apmēram, tā kā šitais, tās 3 kājas bija, jā. Un tad, kas teica, tev ar ratiem aizved uz nākošo punktu. Kādiem ratiem, zirga ratiem? Jā, cits jau nebija, mašīnas jau bija ratums. Aizved, izkrāmē savas kastītes, uzstāda statīvu. Un ekrāns kas? Ekrāns bija tāds palaks, izvelk, ka tagad jau beigās jau bija tāds izritināms, kas satinās pats, bet tad palaka tāda izstieba uz naglām pie skatuves. Tas ir vieta, kur bija strāva. Un tad elektrostacija līdzi, un kad tas tie vaļuki jāspēj, cik tas benzīns tur iedots, tas 2 litri uz seans, un tas tā mēnesi kabārauc savu loku. Tad, kā saka, tur traktoristi siepa šurp, kā saka, savu benzīnu no traktoriem, tāpēc brīžiem benzīns pietrūk, tad to traktoru, kā saka, no petrolei, toreiz jau petrolei vēl gāja, tas vēl nebija tie dīzeļi. Tad to liek klāt, bet tad bija švaki vilka, un tad tas izpūtais kūpēja tikpat kā fabrikas dūmenis. Kinomehāniķiem bija skarba dzīve. Pēc tam uz klubā uz soliem gulēja arī. Ziemeļkaukāza sanatorijā bija. Čad, man ļoti sakaitināja tas, kad kinomehāniķis palaiž filmu un nesako līdzās, kas uz ekrāna notiek. Un tagad kaut ka nepareizi līmējams ir tai filmā, pa puskadru salīmēt. Un tā tas iet līdz tās daļa beidzās, kad 5 vai 6 minūtes kājas un galvas kaut puskadrā tāji.
Tomēr tam ir, tā kā saka, tas. Un šad un tad es tā esmu. Man ne bieži, bet šad un tad tas ir traucēja, ka kinomehāniķis nesako līdzās, vai ne, kas uz ekrāna. Bet kā jums arī gadījās, kad ir saplīst tur lente vai kaut kas tāds? Ir sevišķi vecās un labās lentes, tas ir. Es esmu kādreiz, vai ne, pēc seansa pāris 3 stundas līmējis, vai ne, lai, jānodo tā lenta, vai ne, tā gatava tāda, lai viņam nebūtu, kā saka, tur vairs nekas jādara, vai ne. Un viņas jau vecas un nolietojušās un trūkst. Un tad tin, atkal pa gabalam, atkal tiek līmē, tā lenta. Smalks darbs. Jā, kādreiz es esmu pārbraucis mājās, no seansa, kad 4 no rīta. Tā visi jāsakopja. Bet tādu nākošam nevar atdot tādu, kā saka, nekārtība esošu lentu, jau satrūkušu. Kas bija interesantāks darbs, par rādīt kino vai braukt par šoferi? Par šoferi, tas tā īsti nebija, kino bija interesantāk. Tur katru reizi, katru seansu gandrīz tu esi tikpat kā izlasījis vienu grāmatu. Bet kā bija par to taksistu braukt? Tur ar piedzīvojumu droši vien nesūka. Jā, tur viss atkarīgi, tā smējās, viss atkarīgs, cik tu taksistam maksā. Kadreiz es teicu, ka tiem laukiem jau galvenokārt tur iznāk uz kalētiem, purmsātiem, uz visu apkārtni, uz aizputi, šad tad reti, bet tā jau vajadzēja atļauju prasīt, pirms 30 kilometru tālāk, tā atļauju vajadzēja prasīt. Priekula, tas bāzes bumbu. Jā, jā, šita viena teica, es teicu, es jau ceļu zinu, kāds tur ir. Viņi teica, tur nevarēšu iebraukt. Viņi teica, kā šorīt traktoru es izbraucu ārā. Bet es saku, tā viegluma. Viņš saka, ja kārtīgi takšometru šoferiem samaksā, viņš saka, tad ellē uz jumta ar viņš uzbrauks. Tur kā tā puķaudzēšana sākās? Tas visi ļoti nejaušība un viss tāda sagadīšanās, kad nekad es līdz tam nekad nebija. Bet kā Rīgā kinomehāniķos es tagad tāds kvalifikācijas celšanas kursos biju un tā viena tāda, kā saka, ļoti liela puķa mīļotāja no Valmieras, Inta Preise, kā saka, tā man labā feja. Un tā, bet toreiz tā nejauši, ka viņi sacīja tā kādā sarunā, kad viņai ļoti patīk puķas ziedi. Un es teicu, manai sievai arī patīk. Bet tā saruna beidzās. Un tā pavasarī, mēs tur beidzām, kā saka, kurs un pavasarī pienāk paciņā gladiola. Gladiola? Jā, gladiola sīpoliem. Es nevaru saprast. Un tieši tā sagadījās, kad mana sieviņa bija slimnīcā. Un gladiols jāstāda. Un es nezinu, kur tā augš, kur apakš te gladiola. Kā tas sīpols zemē dabūjams? Palūdzu kaimiņienai, tā pa 2 mēs jāstādījām. Un tā, kā saka, sākās. Tas pats pārņēma visu tā puķa audzēšanu pilnībā. Tad izauga tā gladiola skaista. Jā, un šī, kā saka, Inta atsūta vēl, nākošu gadu vēl jauna šķirnes, un tā mums, kā saka, ļoti tāda laba draudzība izvērtās. Dālijām tā būtībā tas ir, kā saka, man sieviņa noņēmās. Man bija gladiolas. Viņi tikai pa gladiolām, kā saka, tur bija pilnīgi 100%. Man rūp, viņi tikai zināja, uz kuru pusi aug un atnāca paskatīties, papriecāties. Cik gadiem tas bija, kad jūs to pirmo sīpoli iestādījāt? 34 gadiem. Pirms 34 gadiem? Jā.
Nekad nav par vēlu pat gladiolas stādīt mācīties. Jā. Viss tā kā apgūstams ir. Viss ir apgūstams, ja grib. Mietiņiem ir rakstīts katrai šķirnei. Durvju spogulis. Kas mums te ir uzziedējis? Krīvā Itālija jau grib noziedēt. Bet kura pašam jums ir vistuvākā šķirne vai krāsa vai kura? Redziet, šitā daļļaus man ir tik daudz, es zinu, vesels harems. Tā, man viena tāda, kā saka, miera pīpe, kas ir, kā saka, man ļoti patīk, es viņu sen. Kur tā miera pīpe ir jau zied? Jā, tur tā brūnganā tā. Tā brūnā? Jā. Pie miera pīpes. Apskatīšu skaisto miera pīpi. Nu, kā citam varbūt skaists, citam ne. Šitai maestro, šitai rozā eksplozija, un tas ir lāsteka. Tā ir lāsteka. Redz, un šitai pcīcas časti. Laimes putni. Jā, tā ir viena no agrām šķirnēm. Un šitai rabarbera krēms. Un šitā ir tā miera pīpe. Jā, saudabīga. Viņa ir saudabīga, jā. Cik gads jums jau ir miera pīpe? Nu, skati 15 noteikti, ka miera pīpe. Jo, bet citu, kas saka, iespauks arī, un tad, ka daži tur sadīgs. Nu, kas pa nelem, nu nevar saprast, kas. Nu, un tā vairāk, un kauša gadā kaut kas labāks. Un es teicu, ja tu man šogad neaugs, es teicu, ārā no muižas vairāk auga, ja jārunājas ar puķiem. Ja piedrauda auga, nu šogad ļoti labi, ļoti labi. Salīdzinot ar citiem galviem, miera pīpe ļoti labi auga. Bet tā mode jau var mainās ar gladiolām, ne? Jā, nu, kādreiz vai ne ļoti pieprasītas bija šitās te krokainās. Tagad, kā jau sāk, tā kā nosliec jau uz līdzenām tam kā saka, tam ziediem. Jā, šī arī krokaina miera pīpe. Nu, man te ir, kā saka, diezgan tādas prominentas, tādas ievērojams personības. Aleksandrs Lukašenko, Jurijs Luškovs ir, admirāls Ušakovs ir. Kur ir kāda no tām ievērojamām personībām? Viņš vēl nav uzziedējis. Admirāls Ušakovs, tas ir tur tas zilais. Zilais, jā. Es neļauju viņam uzziedāt. Kāpēc? Tāpēc uz tirgus nebraucu. Un ja ziedi, vai ne, tas nosūcam sīpolam, ja ziedu nolauž vai ne, jau, tad tas sīpols izaug lielāks. Tur tas noslēpums ir. Bet pēc kā vērtē gladiolas, to kvalitāti, zieda kvalitāti, tas ir pēc tā vārpas garuma? Jā, tas ir standarts, vai ne? Cik es atminos, 20 ziediem vārpā. Tas tā. Un atvērtiem, es vairs tā neatminos, bet tā jau te atvērti ir ap 8, 10 vārpām atvērti, un tad vēl jābūt ir pumpuros, bet es vairs tā neatminos, bet vispārībā to ir tāds standārts, ko pieņem starptautiski atzīti. Jā. Bet kuras jums ceļos uz izstādi Liepājā gladiolas? Nu, te es paskatīšos, kādas tanī laikā tas skaistākās. Jo būtībā tas īstais zieds, vai ne, tā paša kvalitāte, ko viņš parāda, tas zied, tas sīpols, tad, ja viņš izzied no lielā sīpola. Ir tie sīpoli, vai ne, tādi, kā saka, pirmais lielums, tie ir lielākie, otrais lielums, ir trešais lielums, no trešā lieluma vēl kāds cikā. Un tad ceturtais tas pavisam, viņš uzzied, bet viņš ir ļoti maz, jo tas sīpols ir mazāks, jo tas zieds ir, tā vārpa ir īsāka un tas zieds arī mazāks. Un līdz ar
viņš jau neparāda visu to zieda krāšņumu. Tikpat kā viens selekcionārs, vecais selekcionārs, viņš teica, no maza sīpola, kā teica, tas zieds, viņš saka, ko jūs gribat, vai ne? Tas ir tikpat kā salīdzinot ar lielo sīpolu, tas ir pat kā 15 skuķis ar skaistuli. 20-gadīgu skaistuli. Jā, tam ir ļoti liela nozīme. Vislielākos ziedus jau iegūst no lielā sīpola. Visgarākās vārpus ir lielākās ziedus un visu laiku krāšņumu viņš parāda. Bet ko vajag ievērot, ja gladiolus audzē, tiksim, kaut kādu speciālu augsni, mēslojumu vai nepieciešams? Jums ir smiltiņa. Jā, tā ir smiltiņa. Nu, bet tas ir mēslošana. Smagākā gladiola jau plastiska tāda, kā saka, plastikas kultūra, kas pielāgojās visām augsnēm, bet jau smilts augsnē viņi jau tā to mēslošanu rūpīgāk ir. Vairāk reizes jāmēslo tai vasarā, jo izskalojās. Pēc kā lietiņiem nāk un izskalojās tas mēslojums. Bet jārave ar viņas un jārušina. Jā, jārave arī. Es zinu, ka daudzi vispār baidās stādīt gladiolus, jo saka, nu vienalga neizdiedēs, vējš sagāzīs, lietus sakapās, kā tur ir īsti. Jā, ir arī tā. Redz, šitiem te es apstādīju tupenumbūru. Tas ir valdošo vēja puse, nu šogad tā ir otrādi, bet valdošie vēji no tās puses, un tad viņa mazliet aizsargā. Kā teica, tā neizgāž, un neizgāž tāpēc, ka tas sekls tāda. Ja māla augsnē, viņa var, nu tās ir klasiskais paņēmiens, ir 3 sīpolu biezums jāstāda, jā. Apmēram uz kādu 9 centimetru, nu kā tas sīpols ir. Mazākie sīpoli seklāk, lielākie. Bet es stādu dziļāk, lai neizgāž. Un ja tādi lieti un vēji, vienalga viņu, kā teica, tas vārpa ir smaga, viņi izšūpo, kā teica, gāžās. Nu tad vienkārši atceļ apakaļ un kāju piemin un pierauš un labi rauga. Mietiņam tā ir, kā saka, Aldonis Vēriņš, tas, kā saka, te būs Latvijā ievērojamākais gladiolu selekcionārs un audzētājs kadreiz, tagad jau viņš samazinājās, ja vispār, kā saka, kāda gladiola viņam tur ir. Viņš teica, viņš niknojās, viņš saka, siet pie mietu gladiolu, viņš saka, kazu tik pie mieta sien, nevis skaistu puķi. Es te kādreiz arī, ko tu piesies, te nav ko domāt, viss piesies. Bet kādreiz jau uz izstādi kaut kas ļoti krāšņs un tu baidies, ka viņu vēžu vai kaut ko, tad es piesienu pie mietiņa. Par ko vislielākais prieks ir? Par ziediem? Nē, nu par ziediem un arī, ka tev izdevies, ka tev darbam ir rezultāti. Un, ja kāda neizdodas, nebēdāja. Nav šogad, būs nākošais gadu izdosies, tāpēc jau. Svarīgs jau tas process. Jā, tā kā tās ir pirmās iestādītas, un tās ir vienas no jaunākām. Nedēļu vēlāk būtu daudz krāšņāks bijis, ko parādīt. Tad jau var vēl šitās būt noziedējušas. Tas gan, jā. Tā kā te jau ziedi praktiski visu laiku ir. Tā, jāskatās, kuras vēl. Šis ir ekskluzīvi, paldies. Tagad vēl nolauzīšu. Ja tas tur. Tev to melno vajadzēja. Šitais ir Migudači. Migudači? Jā. Veco kolekcija. Šitā bija dienvidu nakts? Nē, taimstvo noči. Nē, kāds tas? Jā, taimstvo noči.
šī paskaidrs. Ugunsgrēks. Ugunsgrēks. Tiešām ugunsgrēks. Tā, es paskatīšos vēl. Šitais ir Serebjani Ručijok. Jā. Strautiņš. Jā, avotiņš laikam. Jā. Kas jādara, lai puķis ilgāk glabātos bāzē stāvētu? Tā ir teiks, vai ne, mazliet šito te zilos graudiņus, asperīnu, kad tableti, jeb cukuru, kad karotīt, teikarot. Vēl kaut kas tur bija, es tā viss neatminos. Bet kādu tad jūs redzat dzīvi? Esu? Krāsainu? Ļoti labi, jā. Nē. Bet ja otrais būtu jāizvēlas, jūs atkal stādītu gladiolas, audzētu, rādītu arī kino? Nē, man liekas, ka nē. Man liekas, izvēlētos karavīru profesiju. Tas ir kaut kas, tas ir pretējām gandrīz tā kā tam gladiolām, tā būtībā varbūt nežēlīga vai kas. Bet bez viņas nevar iztikt. Bet zemesargos jūs jau bijāt? Jā. Ilgus gadus? Jā, bija zemesargos. Man patika tā. Un es tur uzzināju, kad es spēju to, ko es nemaz nedomāju, ko es varu spēt. Kā teicu, kad esi cauri pa nakts pārgājienu, tu esi viss izmirts cauri slapš, tas drēbes, vai zinu, no muguras līdz mugursomā izmirku. Un uzreiz tev ir, kā saka, slēpnī jābūt. Kad tas agrs pavasars vēl ir ledutiņš, ir, kā teicu, uz ūdeni. Un tev jāguļ nekustoties, jāvēro. Un līdz tam es saaugstēšanos slimoju, kā mazliet saaugstējas angīna un mandelas iekaisušas un viss tāds nelaimes. Es domāju, tev plauša karsonis garantēts, angīnas vai kaut kas tam līdzīgs. Nākoša nakti atkal tāds diena negulēta, vai iepriekšā nakti diena negulēta. Nākošo nakti, tur citi, kā teica, nokrīt pie liela ugunskura guļa, un es domāju, es nedrīkst aizmigt. Ja es aizmikšu, kā saka, šitāda tāds augsts vējiņš velk tur pa tādu skrāja eglienu, tad es būšu, kas saka, vakars man būs. Un vakarā pārbrauc mājās un izgulos, un pat ne iesnas nebija. Nekāda angīna, nekāds plauš. Un no tās reizes man tāds nekas nav atgadījies. Redz, kā vajag dzīvē izmaiņas. Es nezinu. Tagad nesen tas taču bija. Tas bija pirms kādiem 10 gadiem apmēram tā. Bet tiešām es to nedomāju, ka es to spējuši izturēt tā normāli, bez sekām. Vai pārbaudījumus. Jā, un cilvēks bieži vien spēja vairāk nekā viņš domā. Tik nobijis tās. Bet par ko bērnībā sapņojāt, par ko vēlēties kļūt? Bērnībā? Šoferi. Šofers tad bijāt. Tad jau bērnības sapnis ir piepildījies. Un karavīri. Tas tāds otrs. Arī, bet par puķaudzētāju katrā ziņā ne? Ne sapņos nerādījās.